Visiem jāņem Jāņu dienā. Ja tur laikam Latvijā vēl kvasī. Jāņus svin. Laiks mums sabojājās. Braucu uz Fimni Sirevo. Būs diezgan tāds šaurs. Kontrolplats ir šancē. Un mūsu puses nedeg zīmes. Krosmoja. Piedzemes jau pilnu placi. Ne, placis tukšs, tikai uz svariem strādā, skatos, nav neviens tur sodlaukuma aiztriekts. Moris arī strādā. Ir gan viens. Utlanders divkājs jau pakvā vaļā visu. Laiks slikti šodien. 11 grādi palika tikai Rogalandas apgabalā. Sēsdien bija tāds karstumiņš. Svētdien lietas nolija. Pēc tam bija karsts. Vakar bija, es ar braucu pāri kalniem pa taisno. Tam bija slīgums braukt riņķī. Es nometu kilometrus pa nullēm. Degviela pa nullēm man bija līdz no Firezdās līdz Stavangerai pa taisnāko ceļu, kas ir pa kalniem. 257 km laikam, vidējais patēriņš 59 litri. Es vairāk pa stundu vinnēju braucamo laiku tur pa taisno. Bija tur maz drusciņi, kur knapi tīklu garām divajiem bobīļiem. Knapi mēs samanēs, nu tiešām man jau sajūgs uzkars rādīja, ka pārkars, nu pret kalnu man vēl dabūjas apstāties. 47 tonnas man iekšā. Kopējais svars 47. Knapi, es domāju, tu aizķersies tur tam bobīlim, bišķi spoguls pieskārās. Varbūt tas piekabes radziņš arī trāpie, man liekas, jo es vairs neredzēju, man jau tāds maziņš. Lai tas uz ceļa stāv, nost neiet. Viņas man arī nočakarēja prātu, es dabūju tā kā paraudu pa kreisi, tad es labi, ja es būtu vilcis tā gar pašu malu uzreiz, tās aitas tur gulēja. Tad es būtu arī vieglāk ticis garām, bet nu labi. Kā ir pilns ar vāciešiem, holandiešiem, šveiciešiem, itāļi, austrieši, ko tīs neredzēja tur. Gan ar bobīļiem, gan ar kemperiem, gan ar parastām mašīnām un teltis uz jumtīm un parastas angļi arī bija. Jo man liekas, vispār nekas nebija viņam. Parasts V70 noteikti tur iekšā gulēja un viss. Tā kaut kā. Mazāk sāk lietiņš, siltāks paliek 12, mājā 17 esot, bet saulītis nav. Kaut kur augšā kalnā var uzrāpties, blīn. Tur tajā vietā, kaut kur pa kreisi. Tā, ka ir.
pacēlēs ūdens līmenis vakar kalnos vispār bija baigi maz upes sausas. Laftai 19. Oras pār 20 kronām. O, šī te ar upē pacēlēs ūdens. Te tāda laipa, kur lēkt var iekšā. Tur, kad ūdens bija nokrits, tur varēja, nezinu, ieskrieties pat trīssoļaks Māris Bružiks neaizlikt līdz ūdeni. Ko tad Latvis nojucis? Prizmas, autiņš vecais štoļi, sēž kūkā. Mēs te atkal traucamies pa 44. ceļu. Vakar pa 450 novilkām. 100 kilometriem. Tas lietus jau sāk apnikt. Atceros te vēl no Latvijas kompānijas priznāk, ka šancē ar F12 bija iemaldījies, un tad man te ziemā. Es netika augšas, neceros kaut kur šī posmā. Atbrauca Norvēģi, nokaisē granti, palīdzi apgriezties, sadeva bulciņas, kafiju, teica, dēls, nebrauc šitien, tu ko traksesi, tad es biju jauns kurķis. Un tad es jau dabūju FH-ku, un es vasarā braucu, un te jau zīve nav garuma ierobežojums. Es muterīti paņēmu līdzi, un tad šito ceļu izbrauc muterī, tur krustus met, un nezinu, ko, un teica, braucam atpakaļ. Bet mēs izbraucam, bija tur, kā, bufers gāja bez mazliet pa plīns malām, un ratu laida pāri ceļam tajos līkumos, šādos tādos. Bet es izbraucu. Tur vienīgi tilts priekšā ir 4 metri, 4,1 laikam, dzels tilts. Un tagad es te vienu vasarā vieglo izbraucu no tā gala arī interesi pēc atcerēties, kā te ir. Esam uterīt vēl kalnā uzgājam, man liekas tajā pusē jāizstās Siravolgas pašas osar, kā tur vēl saucās. Tāda lēzeri, tie akmeņi, tur varēja augstāvis. Viņi saka, neieš, okei. Ne jau katru dienu tu Norvēģijā esi. Cik tie gadi bija atpakaļ? 20 pāri. Tā kā man liekas, vīzu režīms pat vēl bija Norvēģija. Vairāk laikam po 20. Tā kā tikko FH, kas parādījās Latvijā pirmās. Taču es neatceros, cik tie gadi. Kaut kāds bildes bija vēl, fočīti taisi. Interesanti smuki. Celtnieki maz drusku lēnāk brauc pa līkumiem. Neesi jau viens uz šitā Filkavējena, Riksvēgena, kā tu pareizi saka. Riksvēgena, laikam ir zviedriskie. Filkavējens, norvēģiski. Tā. Šitādi turistiņi arī vizinās saviem riteņiem. Tiem ir iekšā tajā velosipēdiem, kas minās, ka mēs pagājuši gadu braucam uz Nordkapu. Ārprāts ar ģimenīti ar riteņiem minās. Ej, tikpat, kur pacietībai jābūt, spēkam, gribas spēkam. Jā, abrīnoju. Malači tādi cilvēki.
km stundā traktors. Aizmirst, cik vēl tālu jābrauc. Ai, vēl jau gabals noteikti. Piemirsis, centēs neesmu bijis. Gadiem. 2. Traktors ies malā, aidīs garām. Ja viņš domā, tas ir skānī, tāpatās ātri nevar noķert. Vācietis, pilns ar viņiem ļoti daudz. Šogad ļoti daudz, pagājuši gadu nebija tik daudz, bet šogad ļoti daudz ir. Apstājās pa vidu. Nesapratu. Tāds ar traktoru apstājās, ieslēdz šitās avārijas signāls, izkāp ārā, nāk pie manis. Es saku, kas ir? Tu vispār pareizi brauc pa šito ceļu, ko es te meklēju. Es saku, viss kārtībā, jābrauc krauties uz Finniju. Nu skaidrs, es vispār pabrauc malā, palaišu garām. Es domāju, kas viņam uznāca.